Nu ko? Pēc nedēļa ilgas pauzes mēs beidzot esam nokļuvuši Indonēzijā. 6 dienas mēs no dienas uz dienu gaidījām un nevarējām viņu sagaidīt. Tagad mēs esam Belavanā un rītā mēs gaidām ierodoties Baizelīšas pirātu kuģi. Cerams, ka viss būs kārtībā. Braucam uz Indonēziju. Pagaidām vietējiem. Ok. Joprojām gaidām savu moču atnākšanu. Vienā lieliskā ostas pilsētiņā, Belavanā. Tāda sajūta, ka šeit baltos cilvēki vispār nav redzējuši. Mēs ar Anģu esam vienīgie. Šobrīd situācija tāda, ka kuģis kavējās, varbūt būs tikai vēl vakarā, pie kā jau mēs esam diezgan pieraduši, ka šeit nekas laikā nenotiek. Savukārt mēs dodamies uz internetu kafēnīcu, ko gan nevarētu nosaukt par kafēnīcu, lai nosūtītu dienas grāmatu uz Rīgu. Kā tavējām vārds? Hai, pilot! James Bonds! Pengelot sana! Manējām vārds ir Jamesons! Malam tu tulumos! Klausies, Jāni, tu zināji to, ka Indonēzijā internets nav internets, bet komputeri. Ja tu paprasīsi, lai tev aiziet uz internetu, neviens tev nesapratīs. Tev jāsaka komputeri. Komputeri? Pasties kādās būdiņās, gan īsti tikai jūrmalā. Šitais ir dūlākais internets, kas redzēts. Pastamies, kas šajā būdiņā. Šī nu liekas ir pirmā valsts, kur tiešām komunikācija pārsvarā notiek ar smaidīšanu, jo Indonēzijā diezgan švaki ar angļu valodu. Vismaz salīdzinājumā ar Malaiziju, kur tomēr ilgus gadus bijuši zem angļiem. Bet katrā ziņā cilvēki laipni, nekautrās prasīt dolāru par jebko. Cenas nav lielas, bet viss tās pasākums tāds bezkaunīgs diezgan. Un mēs savukārt kaulējamies dāņu kārtībā. Nu ko, celiņš beidzās, ne? Karsts kā elle. Pirmie iespaidi Indonēzijā. Pa satiksmi, ko tu vari pateikt? Kambodža tā bija treniņa nometne. Kaut kas tāds te nebija bijis. Pilnīgs kaoss. Es domāju, ka Kambodžā ir viss to, ko var sagaidīt, bet izrādās, ka tas nav tā. Lieli, mazi, visādi, kāds gribi. Es nezinu, kā mēs izbrauksim 4000 km 15 dienās. Es nezinu. Bet nu, tātad, 18. novembris, pirmkārtām jāčika kapsojas to valsts svētkos. Paldies! Sumatra. Nu ko, jāmēģina tik lejā? Nu rāda klases čempioni. Dzīvē viņš izskatās stāvāks nekā filmā. Wow, Jānka Malacis nobrauc. Kāpēc tu pat repīt paņēmi sākumā? Viņš man slīdēja nost.
Līdēja nost? Es viņu nevarēju noturēt. Aha. Bet tur ir pīši struntīgi, ne? Kastas aizķērās aiz tam saknēm. Es dzirdēju, pilnīgi. Rītā būs zini, kas ir interesanti? Kā mēs tiksim augšā. Cits ceļ jau nav, ne? Neraugoties uz laika trūkumu, Andis un Jānis nespēja atteikties no pārgājiena pa džungļiem ar nakšņošanu mežonīgajās vietās, kur dzīvo tīģeri, zīloņi, orangutāni. Selection, we have also 2 different orangutan in the world. Between orangutan in Sumatra and Kalimantan. Pavadonis Kolans, Tobas ezera krastos dzīvojošās Bataku cilts pārstāvis, likās par džungļiem zina visu. Mazs ceļojums viņa sabiedrībā solījās būt neaizmirstams un galvenais drošs. Mūsējais koļu baigi runātīgais ir. Šausmīgi daudz kaut ko runā un stāst. Tas mūsu pavadonis ir īstajā vārdā Kolans, bet mēs viņu sauksim par koļu, lai vieglāk būtu atcerēties, ok? We call you Koļa. Koļa. Ok? Ok. Good. Orangutan, they go more deep to the jungle. So sometimes if we do 2 days or 3 days, sometimes we have no chance to see them. So we're lucky today. So we are lucky today, yeah? Culture, different grammar, many different languages. Jānka, mēs neesam zooloģiskajā dārzā. Tie ir īstie džungļi. Super, ne? Mums ir paveicies. Orangutāni mammas ar mazuļiem. Ne jau vienmēr viņus var redzēt. You know some story from long time ago. Yeah. Un dažkārt pārvietošanās džungļos notiek tikai pa koku saknēm. Gandrīz pilnīgi vertikāli. Termīti. Šeit arī termītu mājoklis ierīkots. Pāris metrus no zemes. Un te mums pēkšņi atvērās viens vienīgais skats no kalna kurītes uz mūžzaļo lietus mežu. Anģi, mums ir ciemiņi pusdienas laikā, ne? Sākumā es domāju, ka man rādā. Patiesībā kāpiens nedaudz atgādināja mūsu Altai. Bija grūtāk? Man liekas, šeit bija grūtāk. Nu, savādāk. Brīžiem, ka pie tām liānām ķeries klāt, ir tāda sajūta, kā pie čūskas pieķeries, tāds zaļas un lokanas. Bet smuka pieredze, vismaz tik daudz, ka apiek, kas ir džungļi, viena diena ir pieteikoši. Vietējie puikas gatavo ēdienu, bet nakts mums būs jāpārlaiž šādā te improvizētā tentā. Ekstremālo pārgājienu pa Indonēzijas džungļiem papildināja vēl arī nobrauciens ar plostiem pa upi ar neiedomājumu spēcīgu straumi. Šobrīd tiek gatavots plosts priekš mūsu transportēšanai lejā līdz mūsu bungalo. 3 kameras sasietas savā starpā.
2 cilvēki vienā kamerā. Tad 2 priekšā, 2 aizmugurē. Un pa vidu mūsu māns. Jāga, pasaka kaut ko. Nu, godīgi sakot, ir pa daudz white wateriem braukt, bet ar šādu te kuģi vēl pirmo reizi. Un kāds mums ekskluzīvs džigits, jā, tajā rudenī. Un aiziet tālāk jūriņā. Pie jūras dzīvē manā. Līdz dziļā bedrviena. Reiz ir ar jaunu. It's okay. It's okay. No, it's waterproof. Man patīk tas, ka Koļam pārliecība sejā nevien brīdi nemazinās pārliecība sejā, kad viss ir ok. Koļa, you find something? Yeah, it's big. Happy, but it's okay. Kur kategorija, Jank, te ir? Es teiktu starp 3. un 4. kategoriju. Šeit ir viss, šeit ir vilņi, augstākā punktā no metras līdz 2 metriem. Šeit ir piespiedu plavas, krātīts. Es savu, ka mums arī ļoti profesionāls aprīkojums ir, ja? Mums nav pa ko uztraukties. Tas ir pilnīgi nav puses. Profesionāls koks. Tikko es saprotu, vienam indiānim pazuda airs, ja? Viņi aizgāja meklēt citu. Pirmajā līgumā pazuda viens indiāns no priekšas, nokrit no. 3. līgumā pazuda viens koks. Okay, Koļa. Number 1. 21. novembris. Ceļā esam pavadījuši 3 mēnešus un 21 dienu. Aizvakar modāmies džungļos, vakar modāmies pie Tolba ezera un šodien Indijas okeāns. Lielākā daļa ceļotāju, kas atklāja Sumatras pusēl, ieradās pa okeānu ar kuģiem. Mēs savukārt ierodamies no kalniem, no otras puses. Tāds viņš izskatās. Šodien vai rītā būsim pie ekvatora. Nu jā, kas ir noticējis 300 km pirms ekvatora? Smiekli nemaz nenāk. Nu, beidzās sajūgs. Nu kā beidzās? Nu tā, bija un izbija. Mošku var nopirkt kaut kur tirgu. Man liekas, Kāds painīt ar sajūgu. Mēs esam iebraukuši, man liekas, pašā mazākajā Indonēzijas ciematā, kāds vispār ir. Bija tā, ka vairāk nevarēja ielikt gaņģos? Jā, nu pat ir tā, ka neielikt gaņģi, neizņemt no gaņģi. Tad es domāju, tas saistīts ar eļu, ar to eļas izspiedēju. Reiku Janka, tev darbu galds arī sagatavot. Agus Adjutāns teica, ka viņš kā tājiem sajūgos. Diezgan labi orientējās, esot kaut kāds adventures, 3-4 jauts bērnībā. Teica, ka viss būs šādi normāli. Viena skaista ainaviņa, pulkstens 8 no rīta. Rīsas lauks starp džungļiem. Pēc vēsturiskās un iespējams pasaulē pirmās reizes, kad latvieši šķērso ekvatoru ar motocikliem, ceļotājus gaidīja grūtā ceļa turpinājums. Apmēram 24,000 km no Rīgas. Baizeļi ir šķērsojuši ekvatoru. Tas ir katra ceļotāja sapnis, es domāju, dodoties no ziemeļiem uz dienvidiem vai otrādi. Mēs varētu... Wow! Liels notikums. Kola misterā. 0 grādi, 0 minūtes. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka mēs esam tikuši pāri ekvatoru līnijai. Jūt bija tāda višķi aizķeršanās.
Tas bija ekvators. Izstāst, cik mēs ilgu vakar braucām? 320 kilometrus. No 320 kilometrus mēs sākām braukt 10 no rīta un beidzām braukt 7 vakarā. 9 stundas, ja? Jā. Šitāda satiksme, godīgi sakot, manuprāt, nekur nav bijusi mūsu ceļojuma laikā. Bet nebija jau arī tā, ka mēs baigi kaut kur stātos un... Nē, mēs gāzām, bet vienkārši satiksme, visi šie mazie pusiņi, mopēdi ar piekabēm, ar plaķenēm. Viņi ir nenormāli daudz, liekas, ka ciemati vispār nebeidzās. Viņi ir visu laiku. Plus vēl serpentīgi, pārāk patīkami, ja? Jā, tu var redzēt, ka visi šie te darbojās, visi šie braukā, kaut kur kustās. Reku autobusu pilns cilvēkiem apsties. Vidējais ātrums 40 km/h mums šobrīd ir, ja? 40 km/h. Vispār šitā viņi karājās ārā pa durvīm, pa logiem, mais uz jumtiem, zem jumtiem, kazas, suņi, bērni. Nu, mums būs ritīgi jāpasvīst tevī, lai mēs tiktu laikā līdz kuģim. Vairākus kilometrus pēc tam, kad bija šķērsots ekvators, notika tas, no kā ceļotāji baidījās visvairāk. Briesmīgi braukšanas apstākļi, vispārēja noteikumu neievērošana, tas viss noveda pie avārijas, kura gan nebija smaga. Ārkārtas apstāšanās un attiecību noskaidrošana ar negadījuma vaininieku. Kur skaties, ko brīnī? Pavarots nav jāsatais. Normāli štēli, davai sauc policiju. Go calling police. Kas notikās, viņš? Viļa, kas pat piss. Nu notikās tas, kam bija arī varbūt vajadzēja notikties. Skats bija. Viņš paņēma vidējo joslu un vienkārši iemet pa kreisi. Es pagriezienē. Domāju, ka finālā kontakts bija uz kaut kādiem kilometriem. 30 km/h. Tu vēl paspēji savākties, tad beigās. Pašam nekas? Pašam nekas ķiver izglāba. Principā štopers bija normāls ar ķiveri tieši par to kuzālu. Bet laikam viņiem tur bija aizmugurē upats, kas amortizēja visu. Ceļotājiem par laimi avārijā cietušais motocikls brīnumainā kārtā palika vesels un pēc uz ātru roku veikta remonta spēja kustēties tālāk. Kas ir, viņš piepelnamies? Nu jā, bišķiņ streļējām naudu benzīnām. Tas normāls reki. Indonēzieši samācīja. Tā te jādara, mutis jāsaliek, kordons jāuzver. Tikai viss nestājās, laikam kaut kas nopietnāks. Cik tas jau selsīs? Kaut kāda ēžus, es domāju, kaut kāds ēžus jāmet ārā. Cik tas selsīs? Pāris štukas ir. Nu rekoči, tas te normāli nestājās. Janka, amats rokā. Es domāju, ka baigi normālā štelīt. Stundiņu pastrādāsim, ne? Jā. Līdz Džakartai mums pietiks. Tur atkal varēsim apstāties. Ja godīgi īstenībā, tad šādā veidā notiek, kā tiek vākts dāvanas naudas izteiksmē mošejas celtniecībai. Musulmaņi tādā veidā vākt naudas. Interesanti, ne? Surulangun. Yes. Surulangun. Yes, sir. Lahat. Lahat, jauh. Bandar Lampung. Jauh. Jakarta. Yeah. Medan. Medan sana jauh. Medan. Okei. Riga. Linggau. Riga. Yeah. Mana? Riga. Dia sana. Awak tahu dah. Saka Rīgas tur ir. Linggau. Linggau, bukan Linggau. Bukan Linggau dah. Šādi izskatās izdedzinātie džungļi, ko fermeri dara tāpēc, lai varētu iegūt jaunas zemes palmu plantācijām vai kādiem citiem apstādījumiem.
Jau dodoties uz Javas salu, motociklisti aptvēra, cik smags bija viņu beidzamais izrāviens pa Sumatru, kurš kļuva par pašu sarežģītāko posmu visa ceļojuma laikā. 13 stundas, jeb 780 km ceļā no rīta līdz vakaram 45 grādu karstumā. Starpkontinentālās motoekspedīcijas īpatnības. Beidzot, es jau domāju, ka nekad tam ceļam beigsim. Viena sala ir nocīnīga. Sumatra ir nocīnīga. Tagad Džava. Tur pēc nostāstiem ir kā vēl trakāk. Šeit mēs redzam, kā no mums attālinās Sumatras sala. Un tikai 2,5 stundu brauciens ar kuģi. Un mēs jau būsim Džavā. Aptuveni lielākai daļai automašīnu šādā veidā ir notonēta stikla. Tās jautājums, cik daudz viņi redz vispār satiksmē. Fuck you, man! No sajūkšanas prātā atdala tikai šāda cigareta, godīgi sakot. Mocis uzvārījās, sajūks sēžās nost, pakaļ uzpūtusies pa 2 sēdekļiem.